Kolēģi, šis ir mūsu solījuma turpinājums. Tad, kad mēs saņēmām atbildes uz pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrijā, mēs secinājām, ka šie pārkāpumi vai šīs procedūras, kas tiek veiktas Izglītības un zinātnes ministrijā, var būt veiktas arī citās ministrijās. Mums ir jāpārliecinās, ka arī citās ministrijās nav izdomātas schēmas, kā iepirkumi tiek pārtraukti, kā viņi tiek sadārdzināti 6,5 reizes, kā tiek veidots zirneklis starp dažādiem IT jomas, es teikšu, karteļiem, kur viens izstrādā specifikāciju, otrs vinnē iepirkumu, pēc tam paņem specifikācijas izstrādātāju kā apakšnieku konkrētā projektā, vai visās ministrijās valsts pārvaldē joprojām iepirkumi rullē, respektīvi mēs varam nodefinēt 1000, 2000, 3000 stundas, nekontrolēt, kas pie kā strādā un kāpēc to dara. Līdz ar to mēs aicinām ministru prezidenti sniegt mums atbildes un noteikti viņas izvērtēsim, izanalizēsim un vēl vairāk sapratīsim, vai šis IT kartelis ir attiecināms ne tikai uz digitālo aģentūru vai uz citiem uzņēmumiem, vai tas attiecināms, šobrīd mums ir secinājumi arī par Izglītības ministriju, un mēs esam iesnieguši deputātu jautājumus, lai vēlreiz izprastu situāciju, un vai citās ministrijās tiešām ir vērojamas līdzīgas tendences. Paldies!